Daugavpilī jau 5. gadu notiek konkurss Gada kāzas. Organizatori ar šo konkursu vēlas vērst sabiedrības uzmanību uz ģimenes vērtību saglabāšanu un uz tradicionālā ģimenes attiecību skaistumu. Atgādinām, ka nobalsot par iepatikušos pāri, dodot iespēju iekļūt labāko skaitā, var ar īsziņu palīdzību, un bez maksas to var izdarīt sociālajos tīklos un kafejnīcā Vēsma. Otrdien, 7. aprīlī, kafejnīcā Vēsma žūrijas pārstāvi atvēra balsošanas kasti, lai saskaitītu balsis. Urnā atradās 866 balsošanas kartītes. 3 no tām nebija derīgas, nebija norādīts pāra numurs. Vēlreiz vēršam jūsu uzmanību, neaizmirstiet norādīt visu nepieciešamo informāciju. Šoreiz balsojumā kafejnīcā Vēsma par līderiem kļuva Irīna un Denis Jakovļevi. Balsošanas rezultātus no restorāna Vēsma par laika posmu no 25. marta līdz 7. aprīlim jūs varat aplūkot mājaslapā www.graņi.lv. Savukārt, ja saskaitīt visas balsis, ieskaitot maksas īsziņas, bezmaksas balsojumu Vēsmā un sociālajos tīklos, tad uz 8. aprīļa līderu piecinieks ir sekojoši Irīna un Denis Jakovļevi, Evelīna un Viktors Vaļauģi, Naģežda un Aleksandrs Kokini, Žanna un Elvis Vingri, kā arī Oksana un Andrejs Lavrinovičs. Taču jāatceras, ka balsošanas dati patstāvīgi mainās. Katru minūti tiek sūtītas jaunas īsziņas vai tiek saņemtas balsis sociālajos tīklos. Atgādinām, ka balsošana notiks līdz 27. aprīlim. Noslēguma balsu skaitīšana notiks otrdien, 28. aprīlī, un šajā dienā portālā graņi.lv tiks publicēti projekta Gada kāzas 2014 finālistu vārdi.